dažreiz ejam ar tevi pastaigāties. Un es nonākam tādās vietās, kuras man rosina domāt, tur varētu uzbūvēt māju vietu. Varbūt tas, ka es redzu bezpajumtniekus un man liekas, ka tur varētu arī būt manas mājas, un ja tās būtu manas mājas, tad man būtu jārisina kādiem materiāliem tās uzbūvēt, un es tur skatos citreiz zem tiltiem, tur ir tādas nišas, un tad es domāju, vai tajās nišās varētu iekārtoties. Man liekas ļoti vērtīgi, ka jau jumts ir it kā gatavs. Man pirmo reizi bija ļoti spēcīgs iespējas. Mēs braucām cauri stacijā. Tur ir tas stacijā kanāls, gar staciju, gar autoostu. Un tur apakšā zem tilta, tur tieši arī man pārsteigam dzīvoja cilvēki, un es skatījos, ka viņiem bija tāds prīmusiņš lūks, un tur tā kūrās tā dziesmiņa. Man tieši likās, tā nemaz nav slikta ideja, varētu dzīvot tā un kurināt nelielas prīmusiņas, vārīt ēst, un tad varētu taisīt sev visādas mājas, un tad varētu dzīvot visādās vietās. Ja tās būtu manas mājas, tad man būtu jārisina kādiem materiāliem tās uzbūvēt, un tā kā es esmu radošs cilvēks, man šķiet, ka šos materiālus var meklēt tuvākajā apkaimē, un, protams, ka es iztēlojos, ka tas būs dabā, bet pirmkārt es lietotu jau mūsdienu materiālus, kur nodrošina siltumu. Tie būtu kartoni. Tās būtu droši vien kartona kastes, un tur man būtu arī putuplasta gabali lieli, no kuriem varētu izveidot visdrīzāk tādu kā skapi, kurā ielīst iekšā tādu, lai var izstiepties visā augumā. Vajadzētu tādu lielu kasti, varbūt tādu, bet tā kā tagad vairs tik liels, ka kastēs nav parasti. Tā kā liels poguļi, kur ir vai kādi tur skapi lieli, un tad varētu tā kā to kasti. Tas būtu jau tas apjoms, to vajadzētu ielikt iekšā tajā nišā, un tad vajadzētu sameklēt putuplastus, savākt daudz, un visu to mājokli vajadzētu izšūt ar putuplastu, izlikt visu, un tad droši vien tās šķirbiņas vajadzētu aizlīmēt ar līmlenti, es domāju. Vajadzētu tā, lai var ielīst visā garumā iekšā, augumā, un tā izstiepties, bet lai var arī aiztaisīt ciet. Tad man būtu tāda tumša kaste tāda. Man īpaši patīk kādreiz, ka var ielīst pa kaut kādu mazu aliņu. Man ļoti patīk, ka tu it kā ielien pa mazu caurumiņu, vai arī, ka tu skaties pa mazu caurumiņu, un tu ieraugi, tur iekšā ir vesela pasaule, un tāpat iedomājies, tu ielien pa nelielu kaut kādu caurumu vai pa durvīm tādām mazām. Un tu ieej, un tur ir atklājies pilnīgi kaut kas cits, ko tu negaidīji, tur piemēram kaut kāda gaisma. Vai otrādi, vai tu iezēji, un tur ir zvaigznes, un viss ir tik kosmisks. Ļoti labs materiāls ir putas. Ar putām varētu izveidot tādus kā kūnas, kokonus, un šajos kokonos
man liekas, būtu diezgan drošs, jo tur tad man vienkārši ļoti labi veicās ar tēlniecību. Es iztēlojos, cik ļoti labi varētu veidot tādas migas, tādas tādas bišu kāres, kurās varētu ievietoties iekšā. Tad vairs nebūtu jāsaglabā šie, jo redziet, ir tā kā materiāls, kas ir tā kā putoplasts un kastes, un viņas vienmēr veido tādas stingras formas, bet ja tev ir putas, tu vari izmantot, tu vari, piemēram, ietīties plēvē, appūsties ar putām. Notinās ar plēvi. Paņem makrofleksu. Appūšās ar putām. Ļoti tas tad nepieciešams aplikt vēl ar otru plēvu pa virs. Un tad to visur ievietot kastē. Un tad tur varētu ļoti labi patvērties. Es esmu mākslinieks un man jau vienkārši ļoti interesanti. Es visu laiku domāju, kā varētu visu kaut ko uzbūvēt, jo es nodarbojos ar tēlniecību. Un arī es varētu uzbūvēt, piemēram, zirgu, kurā var dzīvot iekšā, kurus atrod un izbūvēt, un cik bieži. Nu, nav jau baigi bieži, bet tomēr jau reizēm ir jauki izdomāt kādu situācijas risinājumu, ja tev nav nekā, kur palikt. Un tā jau var būt. Doma, ka jāpatveras ārā, man bieži seko. Nē, jo es novēroju bezpajumtniekus. Agrāk viņi bija vairāk. Man ļoti patika, un tāpēc es par viņiem domāju. Kurās varēja atvērt šo dimensionālo pasauli. Labāk dzīvot. Jūs jau visi zināt tās grāmatītes. No tā brīža, kad es ieraudzīju visu savu dzīvi vienkārši Jautaostas kanāla, veidoju šīs grāmatiņas sev visapkārt un tādas, lai es viņās var ieiet iekšā. Un tad man dod tas, ka es veidoju kaut ko no dažādiem materiāliem. Man dod sev šo telpu, kuru es varu piedzīvot, un viņi izskatās tā kā maģistrāli pāri. Un apakšā dzīvoja cilvēki, un viņi kurināja prīmusiņus, dimensijas, bet nevis tāpēc, lai aizbēgtu, bet tieši tāpēc, lai radītu šo pārsteigumu, un man šķiet, ka tas ir tik jauki, un tas man rada tādu prieku, es ļoti vēlos, lai citi arī var ieiet šajā burju pasaulē.